Vai jūs varat noreklamēt arī kaut ko neiespējamu, piemēram, ko pat sabiedrībai un pat jūs varbūt savam bērnam nenovērāt. Piemēram, 6-gadīgs bērns var dzert šņabi, piemēram. Nu. Nav problēma. Nav problēma. Tiešām. Ja ir kāds, kas apmaksā šādu kampaņu. Kā Latvijā, piemēram, bērns var dzert šņabi no 6 gadiem, jūs kā reklāmists ņemtu tādu un taisītu reklāmas? Jā, bet kur jūs saskatāt problēmu? Tad ne jau tas, ka es to reklamēju, bet tas, ka kāds to izdomāja. Nu, teiksim, mazs bērniņš, 6 gadi, un viņš dzer šņabi. Kā to var savienot? Un tad iedomājieties šo pašu mazo bērniņu kaut kur Meža parkā, Dziesmu svētku estrādes vidū, Dziesmu svētku laikā, bērniņu, kurš ir pacelts virs kora, kur koris viņu smuki padod uz priekšu, ja? Viņš ir tādā lielvārdas jostā, bišķiņ ietīts un līdz priekšai viņi ir padevuši, un tad viņš nonāk līdz diriģenta pultī, kur diriģents izvelk no kapatiņas mazu šņabu pudelīti un iedod mazajiem bērniņiem, kas saka, dezinfekcijai, tak skaidrs, ja? Un bērniņš smaida, blakus liecība. Tas nav nekas neiespējams. Jūs dzīvojat kādā neiespējamība pasaulē, viss īstenībā ir iespējams. Piektdienās 15:08. Raidījums Valstī viss ir kārtībā. TV3.